Karējuši jaunumi. Andrijs pārdod moti. Jā. Pārdodu. Pārdodu jau nezinu cik ilgi. Bet, tagad beidzot pārdevu. Cerams. To vēl nezinu, bet, rītdien. Karējuši ieguldīja naudu, laiku, darbu. Un tagad ir dirsā darbs un materiāli. Lūk, kāpēc mēs nerādāmies? Tāpēc, kad Andrijs netaisa video. Kāpēc viņš netaisa video? Tāpēc, kad viņam ir eksāmeni. Lūk, ko es daru? Smirdinu garu ar šito sūdu, bļāvens. Tu nostās man izdara tik daudz asins, ka vienkārši vāks. Nomainīja kloķeni, nomainīja, ko es tur nomainīju? Gultņus nomainīja, karburātoru nopirka jaunu. Ar jauno karburātoru viņš ledz, bet bļāvens nestrādā, dod virsū, viņš slāps nost. Tad ar atslēgu neslāps nost, tā viņš vadustēs pārtaisīja. Tāpēc, ka viņi bija nopūši, un turēs pārtaisīja vadus, tāpēc, kad viņi tur arī bija nopūši. Un visur nopūši vadi, un tā viņš... Lūk. Jā, Andrijs tirgo nost moci. Rītā brauks. Uz kuriem? Ķipa uz Līvāniem, jā. Brauks uz Līvāniem. Tās viņš ir. Mēs viņu nopirkām. 1600 kaut kas eiro, man liekas. Jā. Karoči, jā, kaut kā tā. Nē, 1480 eiro bija, man liekas, un tad... tad pārkrāsoja, tad to, šito. Cilindrs mainīts, līves mainītas, kas vēl tā, degviela mainīta, eļa mainīta. Viss mainīts, viss taisīts, viss rīkos, viss. Plasmasas krāsotas. Kā nākās, viss čotka bija. Lūk, un pēdējais, jā, kad nomainīja visus gultņus, viss. Jo viņā līd iekšā, bet aizmirsta nomainīt. Kam aizmirst nomainīt? Balansieru gultņus. Un tie jau sāka bļēns bišķi gaudot. Labi, mēs uzspējām laicīgi tā. Labi, lai jaunajam īpašniekam ripo. Viņš pat lēc. Līdz dosim veco izpūtē. Labi, pagaidām. Labrīt visiem. Šodien ir 29. maijs. Pulkstens ir gandrīz 2. Un es gatavojos vest savu motociklu uz Līvāniem pārdot. Šis te motocikls, tas ir ūdens, jo viņš tika mazgāts. Šis te burvīgais motocikls. Viņā ir iegrūsta ļoti liela nauda iekšā. Diezgan salīdzinoši, man 19 gadus vecam puisim, diezgan salīdzinoši liela nauda ir ieguldīta iekšā. Tika krāsots viss rāmis, pulverkrāsā, krāsots plastmasas 2 reizes. Kļūdījos, tāpēc nācās 2 reizes to darīt. Motorā samainīti gultņi, blīvslēgi, jauns akumulators vakar iegādāts. Un visā vismā viņš tiešām ļoti skaists motocikls. Brauc viņš arī ļoti labi. Sajūgs vēl ir mainīts. Un lec viņš arī ļoti labi. Tūlīt tāds ir. Skan viņš arī ļoti labi. Paņemsim uzgāzēsim pie šī. Īstenībā izklausās bišķi jaudīgāks nekā viņš patiesībā arī ir. Skaņa labāka nekā ātrums, jā. Esam Līvānos. Let's go!